Aglonas pirmskolas izglītības iestādē, pateicoties novada domes piešķirtajiem līdzekļiem, vasarā bija iespēja atjaunot rotaļu laukumu. Tagad tas ir kļuvis krāsaināks un priecē gan garām gājējus, gan bērnus un skolotājus. Mēs jau pavasara mēnesī sākām domāt par to, kā mēs sagaidīsim bērnus jaunajam mācību gadam. Un pateicoties novada domas deputātiem, jāsaka liels paldies viņiem un īpaši Reščenka kungam, novadas domas priekšsēdētājam, kuri atrada līdzekļus, lai iegādātos kokmateriālu un varētu atjaunot bērnu rotaļu laukumus visām 4 grupiņām, arī tā skaitā fizkultūras laukumu. Laukumā ne tikai nokrāsoti un atjaunoti rotaļu elementi, bet arī uzstādīti jauni – rūķīšu māja, velosipēds, basketbola gross un laiva. Bērni tagad ar prieku šļūst no Slītkalniņa. Laukuma atjaunošanā ar savām idejām piedalījās visi bērndārza darbinieki. Kaut kas saglabājies no iepriekšējiem gadiem, kaut kas tika palabots, arī auklītes ideja par sēnēm divām, kuras aug zem egles. Tās ir mūsu auklītes ideja. Vispār, un arī daudz ko Genasilīts, kas mums ir savas idejas ir devis, bet pārsvarā arī mūsējās. Pārmaiņas ir piedzīvojis ne tikai rotaļu laukums. Šovasar bērndārza telpās ir nomainītas mēbeles, galdi, krēsli un dvieļu plauktiņi. Tagad mēbeles ir atbilstošas bērnu vecumam. Galdi ir ļoti ērti. Agrāk bija mums 4-stūraini galdi un mazliet mazāki. Tagad arī ir lieli ērti un ar apaļiem stūriem. Tas arī ir svarīgi, lai bērni nesatraumētos. Nākamgad martā bērndārzs svinēs savu 25 gadu jubileju. Šo svētku dienu tas sagaidīs pievilcīgā un skaistā vidē.